Čau, man sauc Āris no Šoventēl LV. Ikdienā mēs filmējam klientiem visādus video saturus, izglītojošos pārsvarā, un bieži nākās arī braukt un kaut kur filmēt dinamiski, tāpēc šodien no Droni LV paņēmu Roninu RS5, lai pārbaudītu, kāds viņš ir, un salīdzinātu ar savējo RS2. Un jau pašā sākumā ir trīs galvenās atšķirības, ko es vienkārši pateikšu sākumā, un tad tālāk es iešu cauri detaļām. Viens viņam ir virsū šis sensors, kurš ļauj sekot objektām caur ekrāniņu. Ja mēs cilvēkam uzliekam virsū, hei, seko viņam, tad sanāk, ka viņš reāli sekos. Tas ir tā kā pilnīgi vēl viens darbinieks, kurš tā vietā, lai man būtu jāseko līdzi, viņš vienkārši pats jau spēja izsekot. Un kamera seko ar fokusu, Ronins tagad seko objektam, un mums vismā ir daudz vairāk lieliski kadri. Otrs super unikālā lieta, kas viņiem ir iznākusi tagad, kaut gan, man liekas, viņam vajadzēja būt sen, ir tieši šie gredzentiņi. Šeit var pagriezt uz priekšu un uz atpakaļ. Cik ērti tagad ir pagriezt un pavirzīt uz priekšu svaru centru un nostiprinam. Un voilà, vienkārši tik superīgi. Un trešais unikālais ir tas, ka tagad šiem papildus rokturim, reku šeit arī ir opcija regulēt kameru. Tas, man liekas, ir ļoti parocīgi. Ceļš man bieži kaut kur prasās zemos kadrus filmēt, un tad tajos gadījumos šis ir ļoti labs risinājums. Man patīk. Vai dēļ šīm trīs lietām ir nepieciešams pirkt tieši 5, varbūt vajag 4? Tas ir labs jautājums, bet es iešu cauri, salikšu otro šajā video un likšu kopā šo, un tur redzēs tīri workflow no malas, kā tas ir likt kopā un kaut kāds mans pārdoms. Svara ziņā ir mazliet smagāks, jo viņš arī tāds mazliet lielāks, ja mēs tā paskatāmies. Kas man patīk īstenībā, tagad ar vienu roku šitā. Ja, bet tas laikam jau sen ir bijis. Es kaut kā nebiju varbūt piefiksējis to. Vecajiem ir katrs atsevišķi jāpieliež. Es nesaku, ka tas ir slikti, vienkārši. Man liekas jauki, ka tagad var atvērt viņus viss. Vienīgais viņš nestrādās, ja vai kaut kā slīpāk varbūt. Pieņemsim, ja es tagad vēlos salikt savējo. Es esmu jau piešāvies, lai viņu stabilizētu, vai ne? Atveru vaļā, hop, paņemu kameru. Skrūvēju viņu klāt. Sākumā šis vienmēr ir kaut kāda praktikanti atnāk. Šis ir viens no tādiem šķiet daudziem tāds neiespējama misija, jo bieži te ir jādomā kā fizika, ir jāsaprot fizika. Piemēram, šeit arī dažreiz ir šito, mēs pat nepaņemam nost tā kā objektīvu to aizsegu, tad arī nestrādās. Labi, atrodam šai asī centru. Šai asī ir. Ja zoomo, tad tā kā zoomojot mainās smaguma centrs, tad uzreiz noslodz uz šiem motoriņiem, tāpēc labāk ir atrast tādu kaut kādu vidēju aritmētisko, kurā vairāk tiks izmantos objektīvs pats. Tā, nu te jau ir gandrīz jau bišķiņ, te ir vēl milimetriņš. Man ir jāatskrūvē, es pabīdu, nofiksēju, turās. Šitā as ir, tagad mums ir šī as, var bām, nokrīt. Tas nozīmē, ka te visu uz šito pusi. Gandrīz jau izdevās. Tad mums paliek vēl šī as, te arī viss krīt, tas nozīmē, ka te tieši tāpat jāpalaiž vaļā, jāpastum un gandrīz, jo dažreiz tiešām, pusmilimetrs maina visu. Un tagad mēs varam izdarīt šādi. Visu atbrīvot, ieslēdzam. Protams, tagad būtu jāiet aplikācijā, jānokalibrē vēl. Un voilà, bet pēc idejas, reku ir, viss darbojās, viss strādā. Kaut kāds 2 minūtes, tas noteikti aizņem 2-3 minūtes, bet tas vēl tādā ziņā ir, kad es esmu piešāvies pie RS2. Labi. Šis rokturs, šis gan ir reku šis no Temuja pasūtīts, un es nopirku priekš tenisa raketēm tādu gumijas tādu pārsaku. Tas nozīmē, ja es pārņemu, viņš tāds slidīgs, nav forša sajūta. Šeit tā kā, piemēram, diezgan laba sajūta. Tas nozīmē, es šeit notīšu, un tad arī pie šī būs turēt viegli. Šis ir gatavs. Labi, tagad mēs paņemam RS5. Es viņu neesmu licis kopā. Tas nozīmē, ka man mazliet ir kā pirmreizējiem lietotājiem arī mazliet izaicinājums. Labi, šis ir viegli, tur joprojām ir podziņa. Tā tehnoloģija nav mainījusies. Kamera tāda pati, objektīvs tāds pats. Šitie Sony FX30. Tā, labi. Tas viss chill, jo es zinu, ka viņš šo dara automātiski, bet es mazliet apmulsu, lai nobalansētu. Tas nozīmē, ka krīt viss uz priekšu. Tas nozīmē, man ir jāpalaiž tagad būt vaļā šeit.
Okay. Šito fiziku neviens vēl nav atcēlis, bet es redzu, ka tie motori ir izstāst, ka viņi ir lielāki, visticamāk, viņi ir jaudīgāki un viņi var noteikti arī noturēt daudz labāk, pat ja nenobalansēt kameru uzmet virsū un ātri viņi grib strādāt. Kāpēc es neizmantoju šito? Te redzi, te ir tā maģija sākās. Es varu mazliet pagriezt. Ir. Šitas nostabilizējās. Ops, tagad mēs dabūsim šito centru. Šitas te nav vēl. Nozīmē, ka es varu atbrīvoju šeit. Cik šis ir eleganti. Skaisti. Ir. Nostabilizē. Tas, kas man patīk, jā, tiešām, ka tas sensors. Ceturtam es zinu, ka viņi varēja piepirkt klāt. Šim konkrētam eksemplāram, es gan nesaprotu, kāpēc, bet te ir ar karsto līmi, viņš ir ielīmēts. Es nezinu, tā ir visiem modeļiem vai tieši šim tā kā testa, kas Drone LV, ko man iedeva. Jo ceļāk liekas, visi ļoti smuki noslīpēts, izņemot šo vienu vietu, kur ir karstā līme iespiest. Tas likās mazliet dīvaini. Redzi, krīt uzreiz. Tad mazliet. Tā kā man ir pirmā reize ir ar šo strādājot. To es noslēdzu. Tad tikai čuč ilgāk, bet es teiktu, joprojām ne tuvu tik ilgi, cik varētu noteikti būt. Jā. Krīt uz priekšu. Tas viss man tik eleganti. Es nezinu, kāpēc viņam vajadzēja tik ilga laika, lai šo izgudrot. Vienkārši forši pagriezt uz priekšu. Bam! Gatavs. Tas viss ir gatavs, un tagad es slēdzu iekšā. Ja viņam tas, ka viņam automātiski viņš atbloķējās šā vai tā. Vaļā! Te ir iestatījums, ka viņš seko virzienam. Cik interesanti, viņš iet līdz visām kustībām. Kas man patīk izmantot daudz labāk, kad es varu šādi. Kad būtībā ir jo viņš tas savienojas, šeit apakšā ir savienojums pogas, kas nodod informāciju. Jā, es varu sekot kaut kur zemāk. Viņš tā plūstoši izstāsta. Labi, nokalibrējam. Tagad ir. Es vēl, protams, iestatījums vēl nezinu, šis ir mans pirmais. Jo šim RS2 nav tā opcija šo tik labi, viņš kaut kā tik plūstoši neiet līdz tā kamerā. Pasies, kā viņš. Atkal būs iemesls kaut ko pirkt. Te noteikti ir opcija. Šeit ar maliņā var saspraust iekšā arī kameru var piespraust ar CC, un tad līdz ar to es varu regulēt kaut ko no kameras. Šeit visticamāk fokus, es gan jau kā var regulēt. Kadrs izstāsta ļoti eleganti. Wow! Tagad jautājums, protams, lielais ir, ja man ir otrais, vai man vajag piekto? Atbilde – vajag? Nē. Vai ir daudz ērtāk? Jā, ir. Ir daudz labāk. Tā kā starp šiem 3 paudzēm ir atšķirība diezgan liela, un es noteikti apsvēršu domu, vai ņemt 4. vai 5. Bet atkarīgs arī, cik liela noslodze, jo šo es tāpat neplānoju pārdot. Viņš noteikti man paliks kā B stabilizators uz laikiem, jo pa laikam nāk praktikanti, nāk dažādi cilvēki, studenti, un vienkārši tāpat viņiem ir jādod kaut kas, lai viņi ko mācīties un var strādāt tādā ziņā, joprojām super labs Ronins. Bet šitas mazulīts, ja tu vēl neesi pārliecināts, Drone LV, tu var aiziet pie viņiem uz veikalu, viņu paskatīties, viņu pačāmdīt. Gan vienmēr viņiem ir izdevīgākās cenas Latvijā. Tāpēc, ka viņiem tur ir kaut kāda sadarbība ar DJI daudz ciešāk. Šis bija mans atskats par DJI RS5. Man ļoti patīk. Superīgs darba instruments. Patīk šīs jaunās 3 unikālās features, kas ir atšķirīgs no iepriekšējiem. Un līdz ar to viņš sevi, es domāju, kaut kādā ziņā attaisno kā jauns. Bet tā pašā laikā es teiktu, tas ir tas pats 4. ar upgradeiem. Un kas nākuši klāt vairāk ir tieši šie, lai var nostiprināt šo un rokturu. Ko es pieņemu, varbūt pat var uz 4. arī uzlikt virsū, un viņš varētu funkcionāli strādāt. Tāpēc, ja tev vēl nav 4. vai 5. un tu domā pirkt kādu vecāku modeli, laikam jau varbūt pat vairs nevajag pirkt vecāku, vienkārši ņemt 4. vai 5.